Ķeramies klāt nākamajam stāstam, kurš būs īpaši aktuāls visiem tiem, kuri grib dzīvot siltumā, bet par kaimiņu parādiem negrib maksāt. Skatāmies! Māc teikt, ka parāds nav brālis, tomēr šķiet šī paruna ir piemirsusies visiem tiem, kas aizvien turpina audzēt parādus par komunālajiem pakalpojumiem un siltumu. Šādu nemaksātāju netrūkst arī Cēsīs. Tomēr šeit vairāku namu iedzīvotāji ir apņēmības pilni uzsākt cīņu ar šiem nemaksātājiem. Zvirbuļu ielas 2. namā parāds par komunālajiem maksājumiem sasniedzis te jau 10 000 latu. Pirms apkuras sezonas iedzīvotāji saņēmuši draudus no siltuma uzņēmuma. Ja parāds netiks atmaksāts, šogad siltumu nepieslēgs. Mājā dzīvo daudzi pensionāri un arī ģimenes ar bērniem, kas godprātīgi maksā visus rēķinus, tāpēc cilvēki ir neizpratnē, kāpēc viņiem būtu jāmaksā citu parādi. Ko mēs viņiem varam darīt? Mēs taču neatbildam par viņu naudas makiem. Un ja mums tagad jāatbild ir par viņu parādiem, kāpēc? Man ir jādomā primāri, lai es nepalieku parādā, lai mums neizveidos šitādu citu, ko es arī daru, jā? Bet man nav jārūpējas par svešu cilvēku saistībām, ne par kredīt saistībām, ne par rēķinu nomaksu. Zvirbuļu ielas 2. namā parāds galvenokārt uzkrāts ir 3 dzīvokļiem. Tad mēģināsim klauvēt pie šī dzīvokļa durvīm un jautāt, kā tad šie cilvēki gatavojas savus parādu saistības atmaksāt. Labdien! Mēs no raidījuma 4 istabas. Sakiet, jūsu dzīvoklītim esot uzkrājies diezgan liels komunālo maksājumu parāds, vai plānojat atmaksāt savus saistības? Šajā mēnesī ir $1000 viņam bija. Atmaksāsiet, ja? Pēdējais samaksāsim viņam visu. Kāpēc jums uzkrājās tas parādiņš? Uzkrājās, mēs apzaga, mašīni nozaga, saplūdi sadadzinoja. Bet citiem dzīvokļu īpašniekiem jācieš, ka jūs nemaksājat? Mēs jums cauri jautājam, mēs jums nav vairāk. Anna, šodien tak ir jāsamaksā. Būs samaksāt. Ja šī dzīvokļa saimniece vēl sola savas saistības nokārtot, tad pārējie 2 parādnieki, izliekoties kaimiņus, nedzirdam. Viens no viņiem esot aizbraucis uz Angliju, bet lielākais nemaksātājs šeit jau kādu laiku nesot manīts. Zvirbuļu ielas 2. nama iedzīvotāji uzskata, ka vaina par lielajiem parādiem jāuzņems arī nama apsaimniekotājiem. Tikmēr firma apgalvo, ka likuma ietvaros ir darījusi visu iespējamo, lai lielo uzkrāto parādu summu atgūtu. Tu man vari izdrukāt Zvirbuļu ielu 2 visus parādniekus, kas tur kāda situācija šobrīd. Cēsu dzīvokļu pārvaldes vadītājs Ģirds Beikmanis, neminot dzīvokļu īpašnieku vārdus, pastāsta par katru Zvirbuļu ielas 2. nama dzīvokli. Dažs vasaras mēnešos izveidojis nelielu uzkrājumu, cits centies nomaksāt ziemā uzkrāto parādu, tikmēr dažs par komunālajiem maksājumiem nelieks nezinis jau gadiem. Lielākā uzkrātā summa šobrīd sasniedz 3600 latu. Te jau uzreiz mēs redzam, ka tiesvedība sāksies no 9. gada. Tātad te jau ir kaut vai pašā sākumā mēs redzam, tas ir novembris 9. gads, kad jau pirmās tiesas ar 600 latiem kaut kādi brīdinājumi bijuši. Šobrīd šis dzīvoklis ir nodots izsolē, tomēr cerība atgūt lielo parādu ir diezgan niecīga, jo dzīvoklis ir ieķīlāts, līdz ar to priekšroka atgūt naudu būs bankai. Mēs cīnāmies ar parādnieku, tiesājamies, te strādājam gadiem, beigās nonāk dzīvoklis izsolē. Un tajā brīdī arī izsolē nonākušais dzīvoklis visu naudiņu, ko saņem, noskaita atkal bankai. Ja? Kaut kā tā īsti ritīgi, man liekas, nav. Un tie, kuriem draud nepieslēgt siltumu kaimiņiem, ja, tie paliek cietēja lomā. Pie liela dokumentu skapja Beikmanis rāda vēl citas līdzīgas lietas par vairāku daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem, kur uzsāktas tiesas par parādu piedziņu. Tomēr lielākoties tās valkas gadiem un parādnieki iemanījušies dzīvot tā, lai no viņiem neko nevarētu piedzīt. Ja viņiem pat ir mašīnas, tās nav viņu mašīnas, ko viņi lieto visbiežāk. Un viņi sakārtojuši tā, ka praktiski viņiem nekas nepiedara. Un tad ir vienīgā iespēja no šāda, kaimiņa tikt vaļā un lai nāk kāds cits. Ja dzīvokli iegādāsies jauns īpašnieks, kaimiņi var cerēt, ka parāds vairs nepieaugs un nākamruden nebūs jāsatraucas, vai māja atkal nepaliks bez apkures. Tikmēr vecās saistības aizvien saglabājas un tiesāšanās par to piedzīšanu nama apsaimniekotājiem var ilgt pat vairākus gadu desmitus. Tas pierāda, ka mūsu valsts likumos aizvien ir atrodami milzum daudz caurumi.
Stāstā redzētā nama dzīvokļu īpašnieki vērsās pie nama apsaimniekotāja ar mērķi uzzināt, kuri tad ir tie nemaksātāji, kā arī paši pēc tam mēģināja sazināties ar šiem parādniekiem un tā kā sarunāt, lai parāds tiktu dzēsts. Nu jā, bet jebkurā gadījumā manis, kā īrnieka, pienākums ir tik tiešām nomaksāt par savu dzīvokli, kārtīgi ievērot rēķina apmaksas datumus, nevis uzņemties saistības par kādu parādnieku problēmām. Tā jau arī ir, un izplatītā ar nama apsaimniekotāju atrunāšanās saka, ja nemaksāsiet, tad atslēgsim siltumu visai mājai, ir savā veidā tāda atbildības noņemšanas no saviem pleciem, jo tieši viņi jau ir atbildīgi, lai tie parādi nepieaugtu un lai cilvēkiem ziemā būtu silti.